Zinti, jautājums par to bobsleja situāciju, par vairāk stūmēju un pilotu cipuļu aiziešanu no bobsleja. Tā situācija nebija risināma sarunu gaitā lēnām, jo skaidrs, ka problēmas neuzradās pēkšņi vasarā viena mēneša laikā vai dažu nedēļu. Mēs gribējām risināt tās, bet diemžēl mums nesanāca. Kādi bija tie ceļi, kā federācija nāca pretī sportistiem? Ja es nosaukšu tagad summas, ja, ko saņem sportisti, tad jūs mazliet apjuksiet. Nu, droši. Nē. Tā ir konfidenciāla informācija. Bet tad strīds ir bijis tikai par naudu, vai arī par attieksmi sportisko un vispār darbu kā tādu bobslejā? Ko es gribu teikt? Tā kā mūsu sportisti tiek apkalpoti, nav izņemot ķīniešus, varbūt, nav. Nezinu, mēs tikko pirms raidījuma ar Dainu Dukuru runājām, un Dainis Dukurs teica, ka tagad ir vairāk zinām arī Britu komanda. Britu komandā ir cits līmenis. Labā nozīmē. Tur ir pavisam cits, tāpēc par to apčubināšanu un mums ir labākā komanda ir diezgan pretrunīgi, ja ir dzirdēts, ka citas komandas ir daudz labākas. Tad tomēr ir bijis kaut kāda arī sadzīviski. Atbilde ir vienkārši. Viņiem ir vairāk naudas. Tad jautājums tomēr ir naudā tikai. Tur nav komanda. Viņam ir vairāk naudas. Tad jautājums... 8 miljoni poundu. Tad problēma ir tikai naudā? Jā. Okay. Tikai. Jo no bobslejistiem tas neizskanēja. Piemēram, ja Zinta Ekmaņa citāts paskamies uz ekrāna, ja cilvēki grib izvēlēties dzīvē darīt ko citu tikai uz priekšu, vai tad mēs pirmo reizi esam šādā situācijā? Aizgāja Miņins, atnāca Melbārds, aizgāja Melbārds, atnāca Ķibermans, aizgāja Ķibermans, atnāca Cipuls, aizies Cipuls, būs nākamais. Šis izteiciens gluži neliecina par to, ka tikai naudas jautājums, jo šāda attieksme nāk viens, es saprotu, var citēt, ka vieta jau tukša nevar palikt, ja, bet šāda attieksme no federācijas puses neliecina, ka sportistiem arī... Labi, es varbūt pārspīlēju kaut ko. Kā pārspīlējat? Šis ir tavs citāds, Zini? Jā. Kas tad tur ir pārspīlēts? Bet tā ir noticis. Tā ir noticis. Jā, bet tas liecina, ka federācijai sportisti neinteresē, negrib viņus saglabāt. Klausies. Šī attieksme man šajā citātā nolasās, ka sportisti ir tāda, es negribu izteikties diezgan rūpīgi, gaļa kaut kāda. Atnāk sportists, ir sportists. Ja tu gribi zināt, viņam jābūt gaļai. Nepiekrītu, Zinti. Sportists tomēr ir tas, kas ir seja visa. Sportists ir pašā centrā, tad ir treneri, treneris, kas ar viņiem strādāt, un tad nāk visi tie pārējie tur funkcionāri un tā tālāk. Jo tiek būvēts jau ap sportisti, man tā liekas, jo tas ir galvenais. Viņš jau atnes šo rezultātu, un ja arī viņam ir kādas prasības un vēlmes, tad var jau būt. Es šo situāciju novērojot no malas, man likās, Pagaid, Dainis runā. Vienkārši neesat sagatavoti šī jautājumā. Nē, atļauj pateikt cilvēkam, kurš ir daudz gadus pavadījis sportā, pateikt viedokli. Es nepretendēju uz pareizu.
viedokli, bet to, ko sasniedz Cipuls, viņa rezultāti. Daini, Atļauj, lūdzu, pabeigt. vai ir Latvijā bijuši labāk, kā saka, nodrošināt sportus par taviem bērniem? Ko